Šodien ir Vasarsvētku dienas svētā asambleja. Atskatoties vēsturē, tieši šajā dienā pirms 2000 gadiem mācekļi un daudzi cilvēki, kas pulcējās Jeruzalemē, bija liecinieki patiesi neparastam notikumam. Tajā dienā Nācaretes iedzīvotāji Galilejā runāja dažādu tautu valodās, un daudzi cilvēki no vairāk nekā 15 dažādām tautām bija liecinieki neticamam brīdim, kad viņi varēja dzirdēt Dieva lielo evaņģēliju darbu, kas viņiem tiek nodots viņu dzimtajā valodā. Pirms 2000 gadu, šajā Vasarsvētku dienā, Dievs pavēra ceļu saviem ļaudīm ar pārliecību liecināt par Jēzu Kristu, kurš nāca uz šīs zemes miesā. Šodien studēsim Dieva vārdu kopā ar sprediķi ar nosaukumu Jaunās derības gara un līgavas strādnieki. Brāļi un māsas, kā mēs saucam pudeli, kurā nekā nav. Mēs to saucam par tukšu pudeli. Taču šajā pudelē ir ūdens, kā mēs to saucam. Tas kļūst par ūdens pudeli. Un, ja tajā pudelē ir zieds, kā mēs to saucam, tā kļūst par ziedu vāzi. Lūdzu, padomājiet par to. Tagad mainīsim piemēru no pudeles uz bļodu. Kā mēs saucam bļodu, kurā nav nekā? Tā ir tukša bļoda. Taču, ja tajā ir rīsi, tā ir rīsu bļoda. Un kā būtu, ja tajā ielietu ūdeni? Vai zupu? Vai ieliktu uzkodas? Brāļi un māsas, domājot par to, kā mēs šīs lietas saucam mūsu ikdienas dzīvē, vai tas, kas ir mūsos, arī nenosaka, kas mēs esam? Atkarībā no tā, kas ir mūsos, notiks pārmaiņas un pārvērtības. Mēs varam izskatīties vienādi no ārpuses, bet atkarībā no tā, kas mūsos glabājas, mēs pārvēršamies par pilnīgi citādiem cilvēkiem. Ja mēs atskatāmies 2000 gadus atpakaļ apustuļu laikmetu vēsturē, kas tika dāvināts apustuļiem šajā Vasarsvētku dienā, kad Svētais Gars viņus piepildīja, par ko tika pārvērsti apustuļi. Viņi kļuva par jaunās derības strādniekiem un Dieva bērniem. Vai darbs kļūt par pilnīgiem Dieva bērniem nenotika šajā dienā? Tukša pudele kļūst par ūdens pudeli, kad ir piepildīta ar ūdeni, un ziedu vāzi, kad ir piepildīta ar ziediem. Tāpat arī tukša bļoda var kļūt par rīsu bļodu, ūdens bļodu vai zupas bļodu atkarībā no tā, kas tajā ir iekšā. Tāpat, kad mēs ļaujam Svētajam Garam mājot mūsos, mēs, kas bijām tukši, tiekam pārvērsti par Svētā Gara cilvēkiem. Vēl jau vairāk, kas notiks, ja mums būs gars un līgava. Vai mēs netiksim pārvērsti par debesu valstības bērniem un jaunās derības strādniekiem, kas patīk Dievam visvairāk? Šodien mums ir pilnībā jāpārvēršas caur Svēto Garu, ko Dievs mums ir ļāvis Vasarsvētku dienā. Caur to ir jānotiek atzimšanas darbam. Vēl tikai vakar mēs, iespējams, nesludinājām evaņģēliju skaļi, lai gan mēs to esam saņēmuši. Tas tā bija apustuļu gadījumā. Tomēr pēc Svētā Gara saņemšanas Vasarsvētku dienā apustuļi kļuva par pilnīgi citiem cilvēkiem. Viņi bezbailīgi un nešaubīgi liecināja par to, ka Jēzus ir Kristus. Viņi bija pilnībā pārveidoti. Izpētīsim šo ainu kopā caur Bībeli. Aplūkosim apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļas 1. pantu. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā.
Kad mēs lasām sākot no 1. nodaļas, mēs varam redzēt ainu, kurā viņi cītīgi lūdza. Aplūkosim 1. nodaļas 15. pantu. Tanīs dienās Pēters, piecēlies brāļu vidū, tur bija kopā ap 120 cilvēku, sacīja. Ko 120 cilvēki darīja 10 dienu laikā no Jēzus pacelšanās no Eļļas kalna līdz vasarsvētku dienai? 1. nodaļas 12. pants. Tad viņi griezās atpakaļ uz Jeruzālemi no kalna, ko sauc Eļļas kalnu, kas ir tuvu pie Jeruzālemes vienu sabata gājumu. Un tur nonākuši, viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēters un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls un žēlots Sīmanis un Jūda, Jēkaba dēls. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. Pēc Jēzus pacelšanās debesīs viņi dedzīgi veltīja sevi lūgšanām 10 dienas, un visbeidzot, kā teikts 2. nodaļas 1. pantā, pienāca vasarsvētku diena. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, ar ko viņi tika piepildīti. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Saskaņā ar apustuļu darbu 2. nodaļas rakstiem, svētā gara dāvana tika piešķirta vasarsvētku dienā. Svētais gars nāca pār katru cilvēku, un kopš tā laika viņi sludināja Dieva evaņģēliju, sludinot. Jēzus ir Mesija, viņš ir visvarenais Dievs, kas nācis no debesīm, ticiet Jēzum un topiet glābti, un saņem grēku piedošanu. Šādā veidā viņi sāka sludināt, saņemot agrā lietus svēto garu vasarsvētku dienā. Līdz tam laikam, pēc Jēzus sišanas krustā, mācekļi slepus pulcējās kopā, aizslēdzot visas durvis vietā, kur viņi pulcējās. Viņi bija baiļu pilni. Tomēr pēc vasarsvētku dienas notika ievērojams un krasas pārmaiņas. Pirms šīs dienas viņi bija pārāk nobijušies, lai viņus publiski dēvētu par tiem, kas tic Jēzum. Turpretī pēc vasarsvētku dienas viņi parādīja neparastu drosmi un drosmīgi sludināja evaņģēliju. Tādējādi vasarsvētku diena kļuva par pagrieziena punktu agrīnajai baznīcai. Līdz tam mācekļiem nebija piemitusi tāda drosme. Viņi bija nobažījušies. Pēc dienas, kad Jēzus tika sists krustā un nomira pie krusta, ko visi viņa mācekļi darīja pat pēc viņa augšām celšanās. Viņi aizslēdza durvis aiz bailēm. Vai Bībelē nav rakstīts, ka Jēzus pēkšņi atnāca un nostājās starp viņiem? 50. diena pēc augšām celšanās dienas ir vasarsvētku diena. Mazāk nekā 2 mēnešu laikā viņi pārvērtās par pilnīgi citiem cilvēkiem. Tāpat kā tukša pudele kļūst par ūdens pudeli, kad piepildīta ar ūdeni, vai ziedu vāzi, kad tā ir piepildīta ar ziediem, kad viņi bija piepildīti ar svēto garu, viņi krasi mainījās, viņi kļuva ļoti drosmīgi. Jēzus ir mūsu Mesija un mūsu pestītājs. Viņš ir Kristus. Viņi nevilcinājās, nebaidījās un liecināt un pasludināt Jēzu. Viņi liecināja visiem cilvēkiem, ka viņi ir tie, kas tic Jēzum kā Kristum. Viņi cītīgi un dedzīgi lepojās ar Kristu. Visi viņu centieni ir ierakstīti vairākās ainās visā apustuļu darbu grāmatā. Tā rezultātā notika pārsteidzošs brīnums. 3000 un pat 5000 cilvēku pieņēma Jēzu un ticēja viņam tikai vienas dienas laikā. Izpētīsim kopā, kā viņi mainījās, saņemot svēto garu, lasot apustuļu darbu 2. nodaļas 5. pantu. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes.
Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Viņi domāja, ka cilvēki no tāda reģiona kā Galileja nekad nespēs prasmīgi runāt 15 vai vairāk svešvalodās. Tomēr, saņemot no Dieva svēto garu, šie zvejnieki vairs nepalika kā parasti zvejnieki, viņu status bija mainījies. Viņi kļuva par Dieva bērniem, jaunās derības strādniekiem, jaunās derības bērniem un Jēzus Kristus lieciniekiem. Viņu vārds vairs nebija saistīts ar to, ka viņi ir tukša pudele vai ūdens pudele. Tā vietā viņi pārvērtās par brīnišķīgu vāzi, kurā bija svētā gara mirdzošie ziedi. Tā rezultātā apbrīnojamais Dieva evaņģēlija darbs atdzīvojās. Turpināsim ar vārdiem 30. pantā. Pēteris piecēlās pirmais un pacēla balsi, lai uzrunātu pūli. 30. pants. Viņš bija pravietis un zināja, ka Dievs zvērēdams viņam bija solījis sēdināt vienu no viņa atvasēm uz viņa goda krēsla. Viņš, to paredzēdams, ir runājis par Kristus augšām celšanos, viņš nepalika pazemē, un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Līdz tam laikam viņi bija slēpušies istabā aiz bailēm, bet 50 dienas pēc augšām celšanās notika šī pārsteidzošā pārvērtība. Viņi drosmīgi un pārliecinoši uzsvēra pūlim, kas pulcējās Jeruzalemē, Jēzus ir Kristus. Pāriesim uz 37. pantu. Aplūkosim 37. pantu. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja: atgriezieties no grēkiem. Kā vārdā? Un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā. Tikai pirms 50 dienām, tas ir apmēram pirms 2 mēnešiem, viņi bija ļoti nobijušies, domājot: ja es uzdrošināšos minēt Jēzus vārdu, vai apkārt esošie ebreji man neuzbruks vai mani neizsmies? Tomēr, ko viņi drošsirdīgi teica? Nožēlojiet grēkus un topiet kristīti Jēzus Kristus vārdā. Turklāt, ko viņi sludināja apustuļu darbu 4. nodaļā? Viņi drosmīgi liecināja: pestīšana ir atrodama tikai Jēzū, jo cilvēcei nav dots cits vārds zem debesīm, kurā mums jātiek glābtiem. Agrāk viņi bija kā tukši trauki, tomēr Dievs viņus piepildīja ar svēto garu. Tikai svētais gars var izdarīt tik spēcīgu darbu. Tēva laikmetā svētais gars ar vārdu Jehova tika ieliets tukšā pudelē, un dēla laikmetā tika piešķirts svētais gars, ko sauca Jēzus. Šodien svētā gara laikmetā jaunais vārds Kristus Ansanhongs un jaunā Jeruzaleme debesu māte ir bagātīgi izlējuši svēto garu pār debesu bērniem. Tāpēc mums tagad ir misija. Tēva laikmetā pravieši sludināja Jehovas vārdu. Dēla laikmetā viņi sludināja Jēzus Kristus vārdu. Tad svētā gara laikmetā mums vajadzētu sludināt jauno Kristus vārdu Ansanhongs un jauno Jeruzalemi debesu māti Samarijā un līdz zemes galiem. Svēto garu, ko mēs saņemam šajā vasarsvētku dienā, Dievs ir devis, lai izpildītu tieši šo lomu. Pirms 2000 gadu, kad mēs aplūkojam notikumus, kas notika Jūdejā, Jēzus mācekļi tik ļoti baidījās no ebrejiem un pat baidījās atklāt Jēzus vārdu. Pat Pēteris, kuram bija spēcīga ticība, noliedza Jēzu, kad kalpone viņu atpazina. Vai tu arī neesi no Galilejas? Es redzēju, ka tu biji kopā ar Jēzu. Pēteris atbildēja: par ko tu runā? Es viņu nemaz nepazīstu. Cik reizes viņš viņu noliedza? Viņš noliedza Jēzu 3 reizes. Ja kāds apgalvotu: es pazīstu Jēzu, es esmu tuvu Jēzum vai man ir ciešas attiecības ar Jēzu,
Pret viņu izturētos kā pret briesmīgu cilvēku ebreju sabiedrībā, tāpēc mācekļi bija ārkārtīgi nobijušies. Tomēr no šī brīža viņi varēja atklāt savu ticību Jēzum ar drosmi un pārliecību daudzu cilvēku priekšā. Kad viņi to izdarīja, cik daudz cilvēku tika kristīti tikai vienas dienas laikā? Aplūkosim 40. pantu. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja, sacīdams, izglābieties no šīs samaitātās cilts, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem. Cik viņu bija? Pievienojās ap 3000 dvēseļu. Kopš tā laika visus apustuļu darbus vasarsvētku dienā vadīja Agrālietus svētais gars. Turpināsim ar 43. pantu. Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt svētnīcā, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs, ko viņš darīja? Ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Tādējādi 120 cilvēki saņēma Agrālietus svēto garu vasarsvētku dienā. Tajā pašā dienā 3000 cilvēku nožēloja grēkus un saņēma pestīšanu, un pēc šī apbrīnojamā notikuma katru dienu daudz cilvēki nāca pie grēku nožēlošanas, tika kristīti un atgriezās Dieva svētajā žēlastībā. Tik pārsteidzoša vēsture tika rakstīta nepārtraukti. No cilvēka viedokļa šķita, ka tad, ja viņi sludināja par Jēzu, kurš tika sists krustā, cilvēki viņus atgrūstu, sakot, arī jūs ticat tik dīvainai reliģijai. Tomēr negaidīti 3000 cilvēku nožēloja grēkus un tika kristīti. Pāriesim uz apustuļu darbu grāmatas 6. nodaļu. 6. nodaļas 1. pants. Tanīs dienās mācekļu skaitam. Kas notika? Pieaugot. Tā kā Dievs viņiem deva svētības katru dienu, to skaits noteikti pieauga. Pāriesim uz 7. pantu. Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzalemē stipri pieauga, un liels pulks priesteru. Par ko viņi kļuva? Kļuva ticīgi. Pat liels skaits priesteru, ko neviens nevarēja iedomāties, kļuva paklausīgi ticībai un pakļāvās patiesībai. Sāka notikt šādi neparasti un ievērojami notikumi. Kad evaņģēlijs sāka izplatīties eksplozīvi tik īsā laika posmā, tā laika nodibinātā reliģija, jūdaisms, kļuva ļoti saspringts. Viņi domāja, ja tā turpināsies, visi pulcēsies, lai ticētu Jēzum. Mēs nevaram ļaut tam notikt. Un tāpēc viņi sāka noteikt ierobežojumus apustuļu sludināšanai. Apskatīsim 4. nodaļas 17. pantu. Bet, lai tas ļaužu starpā tālāk neizpaužas, mēs tiem stingri piekodināsim nerunāt vairs šinī vārdā ne ar vienu cilvēku. Kā apustuļi pasludināja, nožēlojiet grēkus, topiet kristīti un saņemiet grēku piedošanu Jēzus Kristus vārdā, daudzi cilvēki pievienojās pestīšanas saņemšanai. Tas izraisīja lielu krīzes sajūtu ebreju kopienā. Tāpēc viņi viņus brīdināja un draudēja, lai neļautu šai lietai tālāk izplatīties starp cilvēkiem. Viņi darīja visu iespējamo, lai kavētu evaņģēlija izplatību. Mēs tiem stingri piekodināsim nerunāt vairs šinī vārdā ne ar vienu cilvēku. Tos ieaicinājuši, viņi tiem pavēlēja nemaz vairs nerunāt nedz mācīt Jēzus vārdā. Bet Pēters un Jānis, tiem atbildēdami, sacīja, spriediet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Agrāk, redzot, ka Jēzus tiek arestēts, viņi teica, es nepazīstu Jēzu. Tomēr viņu lūpas, kas reiz viņu noliedza, tagad liecināja par viņu ar drosmīgu ticību.
Brāļi un māsas, mums ir jābūt drosmīgiem. Mēs iegūstam drosmi caur Svēto garu. Kas ir pestītājs šajā Svētā gara laikmetā? Mums visiem drosmīgi jāliecina par jauno vārdu, Kristu Ansanhongu un jauno Jeruzalemi, debesu māti. Šī iemesla dēļ, saskaņā ar psalmiem, kas mums jādara, lai izteiktu savu ticību Dievam. Esi tas, kas lepojas ar Dievu. Mūsu sirdis iepriekš bija tukšas, bet Dievs tās piepilda ar Svēto garu, lai mēs varētu lepni ar viņu lepoties. Tas ir tas, ko dara Dievs. Tēva laikmetā tie, kurus aizkustināja Svētais gars, lepojās ar Dievu Jehovu. Dēla laikmetā tie, kurus aizkustināja Svētais gars, lepojās ar Jēzu Kristu. Tad kā ir Svētā gara laikmetā? Šajā laikmetā tiem, kurus aizkustina Svētais gars, ir jālepojas ar debesu tēvu Kristu Ansanhongu un jaunās Jeruzalemes debesu māti, kas ir gars un līgava. Atkarībā no tā, kas atrodas pudelē, parādības un nosaukumi atšķiras. Vai mēs neesam Dieva bērni, kas iemantos debesu valstību? Dievs ir paziņojis, ka Viņš mūs ir apzīmogojis kā savus bērnus. Ja tie, kas šodien saņem Svēto garu no Dieva, to neizmantos, bet tikai paturēs to pie sevis, tas nepiepildīs savu mērķi. Mums ir aktīvi jāizmanto Svētais gars. Kad Pēteris saņēma Svēto garu un nekavējoties to izmantoja, vai nenotika fenomenāls notikums, kurā 3000 dvēseļu nožēloja grēkus un tika izglābtas? Turpināsim kopā aplūkot 20. psalmu nodaļu, kas māca mums lepoties ar mūsu Dievu. Aplūkosim psalma grāmatas 20. nodaļas 7. pantu. 20. nodaļas 7. pants. Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri. Citiem vārdiem sakot, mēs lepojamies ar tā kunga, mūsu Dieva, vārdu. Cilvēki jūtas stipri ar saviem ratiem, zirgiem, bagātību vai saviem akadēmiskajiem sasniegumiem. Šajā pasaulē ir dažādas lietas, ar kurām cilvēki lepojas. Daži lepojas ar saviem bērniem, daži ar saviem dzīvesbiedriem un daži ar dažādiem citiem sasniegumiem. Tomēr tiem, kas saņem Svēto garu no Dieva, ir neizbēgami, ka viņi lepojas ar Dievu. Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga, mūsu Dieva, vārdu. Atvērsim 34. psalmu. 34. psalms. Apskatīsim 2. pantu. Mana dvēsele. Ko tā dara? Ir līksma, citiem vārdiem sakot, lepojas par manu kungu, viņu daudzinādama, cietēja, lai to dzird un priecājas. Lai gan mēs to varam neapzināties, šajā pasaulē ir neskaitāmas nemierīgas dvēseles. Dievs izveidoja pestīšanas sistēmu šīm nomocītajām dvēselēm, lai tās nožēlotu grēkus un atgrieztos pie viņa, dzirdot Dieva vārdu, ar kuru mēs lepojamies un lepni pasludinām. Toreiz agrīnās baznīcas mācekļi un svētie vienmēr turēja durvis aizslēgtas pēc tam, kad Jēzus tika sists krustā, jo viņi baidījās no romiešu karavīriem un ebrejiem. Viņi bija pilnībā izolēti no ārpasaules un bija ļoti uzmanīgi, uzmanot sevi. Tomēr viņi bija liecinieki tam, kā Jēzus Kristus augšām cēlās no mirušajiem 3. dienā un pēc 40 dienām pacēlās no Eļas kalna. Tad 50. dienā, vasarsvētku dienā, Dievs izlēja agrālietu Svēto garu pār svētajiem, kas bija sapulcējušies Marka augšējā istabā. Tad svētie tika pārvērsti, mēs vairs nedzīvosim slēpjoties. Patiesības lukturim nevajadzētu būt paslēptam zem gultas, bet tam jābūt atklātam, lai visi cilvēki to redzētu. Tādā veidā, sākot no Pētera, visi apustuļi un visi agrīnās baznīcas svētie nekad nepārstāja mācīt un sludināt labo vēsti, ka Jēzus ir Mesija. Viņi nekavējās lepoties ar Dievu dēla laikmetā. Tāpēc mums, kas dzīvojam Svētā gara laikmetā, vajadzētu lepoties ar šī laikmeta pestītājiem, Kristu Ansanhongu un jauno Jeruzalemi debesu māti,
dedzīgāk nekā agrīnās baznīcas svētie. Tas ir tāpēc, ka svētā gara spēks svētā gara laikmetā ir 7 reizes spēcīgāks nekā agrīnās baznīcas laikā. Tā kā Dievs apsolīja mums dot svēto garu, kas ir 7 reizes spēcīgāks, mums ir jāizstaro patiesības gaisma, kas ir 7 reizes spēcīgāka nekā agrīnās baznīcas laikā. Apskatīsim 34. nodaļas 2. pantu. Mana dvēsele ir līksma par manu kungu, viņa daudzinādama, cietēja, lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu, kopā teiksim viņa augsto vārdu. Tas ir tas, kas mums tagad ir jādara. Atvērsim Jeremijas grāmatas 9. nodaļu. Mums vairs nevajadzētu turēt mūsu lukturus paslēptus mūsu mājās, bet ļaut tiem spīdēt spoži, lai visi cilvēki to redzētu. Jeremijas 9. nodaļas 23. pants. Aplūkosim 23. pantu. Tā saka tas kungs, gudrais, lai nelielās ar savu gudrību, stiprais, lai nelielās ar savu spēku, bagātais, lai nelielās ar savu bagātību. Bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību. Jo uz tādiem man ir labs prāts, saka tas kungs. Vai Dievs mums liek lielīties ar savu gudrību? Vai viņš liek stiprajiem lielīties ar viņu spēku vai bagātajiem, ar viņu bagātībām? Dievs sacīja, kas grib lielīties, lai lielās. Šodien visi Ciānas ģimenes locekļi piepildīja savu tukšo pudeli ar svēto garu. Tad ar ko mums vajadzētu lielīties? Lielīsimies ar Dievu. To darot, neskaitāmās nemierīgās dvēseles visā pasaulē var tikt atdzīvinātas, un mēs tām varam nest prieku, cerību un gaišu nākotni. Tas ir veids, kā mēs varam ļaut visiem cilvēkiem, kas dzīvo tumšos un grūtos laikos, nākt pie Kristus Ansanhonga un jaunās Jeruzalemes debesu mātes, kur ir atnākuši uz šīs zemes kā patiesā gaisma. Tikai tā mēs visi kopā varam saņemt pestīšanas svētību un atgriezties mūžīgajās debesu mājās. Lūdzot visus Ciānas ģimenes locekļus vadīt viņus šajā ceļojumā, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!